Šodienas temats ir funkcija y ir k dalīts ar x un tās grafiks. Te k, protams, mums ir kaut kāds konkrēts skaitlis, un līdz tam funkcijas skaistam nosaukumam vēl tiksim. Bet sākumā apskatīsim tādu piemēru. Skatīsimies, es zinu, ja man ir dārziņš, un es zinu, ka zemes grāmatā viņam ir ierakstīts, ka dārza platība ir 24 kvadrātmetri. Taisnstūra veida, taisnstūra formas dārziņš. Un šim dārziņam tātad 24 kvadrātmetru platība. Un es, teiksim, Jānītis atnāk, izmēra, bet negrib man teikt, un pasaka, ka platums šim taisnstūrim ir x metri. Un es gribu zināt, cik ir garums. Tad, tā kā es zinu, ka taisnstūra laukums ir x reiz y, tātad laukums mums ir 24, laukumu mēs rēķinam reizinot platumu ar garumu, tad varam, kreisās puses vienādas labās varam pielīdzināt, 24 ir x, y, un no šī varam izteikt, ka šis te garums man būs 24 dalīts ar x. Tad tiklīdz es uzzināšu šī taisnstūra dārziņa platumu, tā uzreiz varēšu pēc šīs te funkcijas, šīs sakarības aprēķināt arī tā garumu. Redz, šis tāds ļoti pievilkts aiz galiem piemērs, protams, bet ideja ir tāda, ka bieži vien mums parādās šis te grafiks, kur ir kaut kāda konkrēta vērtība dalīta ar x. Un pietiekami interesanta lieta, pietiekami daudz, kur matemātikā parādīsies, un arī fizikā, un daudz kur citur. Un šo grafiku šo funkciju mēs saucam par apgriezto proporcionalitāti. Kur arī definīcija. Tad par apgriezto proporcionalitāti sauc funkciju, kur var izteikt ar formulu y ir k dalīts ar x, kur x ir mainīgais un k ir no nulles atšķirīgs skaitlis. Tātad k vietā mums var būt jebkurš skaitlis, izņemot 0. Tas nozīmē, ka apgrieztā proporcionalitāte, apgrieztā proporcionalitāte mums ir jebkura tur. Y ir 2 dalīts ar x, y ir mīnus 3 dalīts ar x. Tas, ka tā mīnuszīme šeit, lai es domāju, tagad jau jums nevienu netraucē. Tur y ir kaut vai šī pati viena puse dalīts ar x. Tā pieraksts varbūt varētu sanākt glītāks, bet to var uzrakstīt arī kā 1 dalīts ar 2x. Teiksim, y ir mīnus 0,85 dalīts ar x. Visas šīs ir apgrieztās proporcionalitātes. Redz, un, gribat vai nē, bet man tā kā es vēlētos, lai mēs varētu uzzīmēt apgrieztās proporcionalitātes grafiku. Un ko mēs daram, ja mums ir kaut kāda funkcija, un viņai nezinām uzreiz, kā zīmēt grafiku. Un arī, starp citu, dators, prot, līdzīgi zīmē lielāko daļu funkciju. Mums vajadzētu paskatīties un pareiķināt pietiekami daudz vērtības, uztaisīt vērtību tabulu, un skatoties uz šo tabulu, atlikt punktus, un jo vairāk mēs grafika punktus aprēķināsim un atradīsim, jo vairāk atzīmēsim koordinātu plaknē, jo vairāk tie punkti tuvosies tai formai, kāda būs grafikam. Protams, šī nav izcili precīza metode, bet mēs ar laiku arī tālāk vidusskolā mācīsimies mazliet precīzākas lietas, kā to pierādīt un pamatot, ka tā tiešām ir. Bet pagaidām es gribētu saprast, kā apmēram izskatās tas grafiks, un nonāksim arī līdz tā grafika nosaukumam. Tātad, funkcija y ir, un šoreiz gribētu uzzīmēt 1 dalīts ar x. Tagad lūgums katram no jums iedošu mazu brītiņu, paņemiet, pauzīti,
un uztaisat tabuliņu, paņemat x vērtības dažādas, padomājat, kādas varētu būt interesantākas vērtības, kurām varētu kaut kas atšķirties šajā grafikā, un aizpildiet tabuliņu. Ja? Un tad uzzīmējiet paši patstāvīgu grafiku, uzpauzējiet video, uzzīmējiet paši visas šīs vērtības, aprēķiniet, uzzīmējiet grafiku, un tad varat palaist video un salīdzināsiet ar to, ko es tūlīt darīšu. Tātad, vērtību tabula, x un y, tāda šķība sanāca, bet tas nekas. Sāksim ar, paņemsim to pašu, teiksim, -1. Tā, -2 varbūt sākumā. Ņemsim uzreiz, lai ir secīgi. Tad x ir -2. Tad x būs -1. Tad x būs viena puse. Tad -1 puse. Tā, kā es šito varētu smukāk uzzīmēt, vai tas. Tā, tātad -1 puse. Tad, tā. Parasti mums funkcijām ļoti patīk vērtība 0. Bet atceramies, ka ja x vietā mēs ieliksim 0, tad mēs nedrīkstam dalīt ar 0, un tad šai izteiksmē nav jēgas, un funkcija šo sauca, ja atceraties, ka funkcija nav definēta šajā. Pie vērtības x ir 0, tātad funkcijai nav jēgas. Ja x ir 0, funkcijai nav jēgas, tāpēc mēs arī to neapskatīsim. Redz, tāpēc 0 izlaižam, bet skatāmies tālāk. Viena puse, 1 un 2. Redz, ja x ir -2, 1 dalīts ar -2, -1 puse. Ja x ir -1, 1 dalīts ar -1 ir -1. -1 puse, 1 dalīts ar -1 puse ir -2. 1 dalīts ar 1 pusi ir 2, 1 dalīts ar 1 ir 1, un 1 dalīts ar 2 ir 1 puse. Un tagad es gribētu visas šīs vērtības atlikt koordinātu plaknē. Tā, -2 un -1 puse. X ir -2, y ir -1 puse. Punkts atrodas šeit. X ir -1, y ir -1. Punkts atrodas šeit. X ir -1 puse, y ir -2. Šeit atrodas punkts. Ar otru 1 puse, 2, tas ir šeit. 1, 1, tas mums atrodas šeit. Un 2, 1 puse atrodas šeit. Ja aprēķināsim, teiksim, -3, tad būs 1/3, -4 būs 1/4, tas būtu apmēram šeit. Tad -1/4 aprēķināt būtu -4, tā es jums nepareizi rādu. Tas būtu stipri tālāk, tas būtu kaut kur šeit jau tālāk, te tālāk, tur augšā, šeit augšā. Vēl varam rēķināt arī uz tiem virzieniem, bet vajadzētu vēl te kaut kur paskatīties, jo pagaidām ar 6 punktiem tā pagrūti. Tad parēķināsim tālāk un pastīsimies kādas vērtības, kas jauks varētu sanākt kaut kur šeit pa vidu. Starp 1 un 2, skatāmies, ja 1 dalīts ar x, mums vajag kaut kādus apgrieztos skaitļus meklēt, tad nevajadzētu būt problēmām, kamēr mēs paņemam x vērtību kā daļu. Šeit starpā 3 puses ir, 1,5, ja? Jeb 3 puses, tad apgrieztais mums ir 2/3. Tā, tad bišķi uzlabosim to skatu. Tas pats otrā virzienā. Kas mums tad vēl ir tā? Tas pats otrā virzienā varētu būt -3 puses. Apgrieztais mums ir -2/3. Atzīmēsim arī šos 2 punktus. Tātad 3 puses, ja 1,5 būs 2/3.
tas ir kaut kur šeit, apmēram, -3 puses un -2 trešdaļas, nu tad tas būs apmēram šeit. Tā. Nu, ja mēs rēķināsim šādi tālāk, varbūt mazliet neprecīzāk tie punkti sanāks, bet kopumā atliekot tos punktus, viņi novietosies apmēram šādi. Jo vairāk viņus rēķināsim, jo vairāk tā forma mums liksies saprotamāk, un kā jau jebkurai funkcijai, tad tie ir bezgalīgi daudz punkti. Ja mēs pietiekami daudz no viņiem sarēķinam, tad tas grafiks pēc kaut kā sāk izskatīties. Un rēķinot tālāk, mēs iegūsim grafiku, kurš izskatās apmēram pēc. Tā, pamēģināsim tā. Uz datoru, diemžēl, ir grūti savilkt man ar tādu skaistu līniju. Uz roku galdījums gan jau ar pildspalvu būs vieglāk, bet grafiks izskatās apmēram šādi. Oj. Ļoti rūpīgi to tās apskatīsimies glītāk zīmēs, kur varēs ir precīzi trāpīt. Bet apmēram šādi. Jeb, ja mēs nodzēšam tos visus liekos punktus, uzzīmējam glīti, tad apgrieztās proporcionalitātes grafiks mums sanāk kaut kas šāds. Vai, nu redz. Un šo grafiku mēs saucam par hiperbolu. Hiperbola, ja? Šis nosaukums noteikti ir jāiegaumē. Tātad šis grafiks ir hiperbola. Apgrieztās proporcionālās grafiks ir hiperbola. Nu, un tagad arī apskatīsim beidzot kaut kādus glītāk zīmējošas lietas. Skatīsimies datorā GeoGebrā. Ja es gribētu uzzīmēt šo pašu parasto y, ir vienlaicīgi ar x, tad rekur redzam, man sanāk ļoti skaista glīta hiperbola. Bet, protams, nevienmēr būs viens. Teiksim, es gribu paņemt 12. Uzreiz redzam, sanāk mazliet citādi. 12 vietā paņemsim -3. Mums uzreiz izmainīsies grafiks pāriet uz 2 un 4 kvadrantu. Šis ir būtiski, ja? Ja man ir -8, vēl citādāk. Ja man ir -0,5, vēl atkal lākā visādas vērtības. Ja man ir atkal atgriežamies pie pozitīvām vērtībām 4, atkal citādi. Redzam, ka tie grafiki viņi izskatās ļoti līdzīgi. Šis viss ir hiperbols. Un vienīgais, kas mums jāņem vērā, ka mainās mazliet tas zīmējums, cik tālu vai tuvu, tā filozofiski izskatoties tālu un tuvu, x un y asī viņi parādās jau pie mazām vērtībām. Nu redz, un tad pēdējais, ko es gribētu piefiksēt, tā īpašība, ko es ceru, ka jūs pamanījāt, ko es tikko rādīju, ka tad, kad mums ir šī te apgrieztā proporcionalitāte y ir k dalīts ar x, tad, ja k mums ir, sāksim ar pozitīvo, ja k ir pozitīvs, tad grafika skice mums ir šeit. Jeb 1. un 3. kvadrantos. Ja? Savukārt, ja mums k ir negatīvs, jeb negatīvs skaitlis dalīts ar x apgrieztajā proporcionalitātē, tad grafika skice mums izskatās šādi. Upsi.
šādi. Tā ir Y-as, protams. Un līdz ar to hiperbola atrodas 2. un 4. kvadrantos. Tas šodienai viss.